Kad mēs sākām sekot Jēzum, mēs vēl netuvu neapjautām, kas viņš patiesībā ir un kāds Dieva spēks Jēzu pavadīja viņa dzīvē. Bet mūsu acis sāk atvērties tad, kad mēs bijām kopā ar Jēzu kāzās, Kānā, Galilejā. Tur pietrūka vīņus. Tad Jēzus māte Marija aizved nama kalpotājus pie Jēzus un saka tiem, ko viņš jums teiks, to dariet. Viņa aizgāja prom pilnīgā pārliecībā, ka Jēzus šo problēmu atrisinās. Viņš lika piepildīt traukus ar ūdeni un nest uz galda pārziņu. Un ūdens brīnumainā kārtā bija pārvērties labā vīnā. Neviens neticēja, ka viņš to būtu varējis izdarīt, izņemot viņa māti. Šī sieviete, kādu iespaidu viņa atstāja uz manu dzīvi. Viņas pilnīgā uzticēšanās un paklausība Dievam sniedza man vienu no lielākajām mācību stundām manā dzīvē. Un, ja jūs gribat zināt, kā iegūt Dieva labvēlību, jūs neatradīsiet labāka piemēra par Mariju, Jēzus māti. Viņa zināja ceļu.